Kungs gribēja. Viens no tādiem varbūt mazāk dzirdētiem iemesliem varētu būt skaidra un saprotama pašvaldības politika. Ko skaidri un lai cilvēki saprot? Kā piemērs, mums bija diskusija gadu atpakaļ otrās vidusskolas principā slēgšanas, vidusskolas posma slēgšanu, un tur bija cilvēki, kuri skola ir izremontēta, ļoti laba, no daudz pirmo klašu, var cokot līdz 12. klasē, kur mācīties bērni. Un tur bija cilvēki, kur vienkārši pēc tās diskusijas ar priekšsēdētāju vietnieku izglītības jautājumus un šīs komitejas vadītāju pateica, nu tad nav nekāda problēma. Tad, ja jūs taisaties aiztaisīt vidusskolu un gribat mācīties uz blakus teritoriju, blakus sala mums ir tāds ciemas, tad es ņemu savus bērnus un braucu uz citu pilsētu. Tas mani mazliet pārsteidza, bet tā mobilitāte cilvēku ir tik liela, ka viņi ir gatavi, ja nav saprotama un pretim nākoša politika, viņi ir gatavi piecelties un pārvākties uz citu teritoriju. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir šīs dzīves vide apkārt, jo daudz saka, ka visi ir baigi labi, bet nav jau kur aiziet, teiksim, lietainā un augstā dienā ārpus, kur izklaidēties. Jauniešiem, cilvēkiem pēc darba, nav. Ja ir labs laiks, ir skaisti, ja nav laika, tad nav. Tad pas bowlings, skvošs un tādas lietas, kur cilvēkiem iet un izklaidēt.